Sveiki visiem! Lielupe. Šogad Lielupē pirmā nakts cope. Esam trietā. Rihards un Reinis. Pielādējām pilnu busu ar makšķerēm, mantām. Doma tāda – noķert breksi un papildus iemest uz naktiniekiem. Tā, lai visu laiku stāv rezervē. Otrs kāds. Varbūt kāds zutis paņems vai samiņš mazais. Paskatījos dziļumkarti. Vairāk kā pusi upē ir 5 metri tāds sēklis. Un tad iet tur dziļums. Aiziet līdz 8 metri tas krasts. Nu ko, maisīsim barību. Gatavosimies visu pārējo. Tad jau lēnā garā mēģināsim ķert kādu zivi. Tārpiņi. Tārpiņiem piebēr tādu baltu pulveri. Re, kur ielikušu bildi. Viņš paliek tāds kumpakains. Man visi tārpi bija vienkārši jau lipīgi. Vadus, kā bija stāvot, viņi palika tādi guļumi lipīgi. Šito pulveri, ka piebēr klāt, viņa palīdz to mitrumu savāc viņa un papildus viņa to smaku. Nav tā smaka trakā. Jā, tārpiņi smuki, vairs nav guļumi, tagad viņi forši tādi vispārējais, kā vajag. Ideāli. Otri tārpa kaudzīts. Viņi tādi guļumi. Šitos izņēma ārā, viņi bija nosmacēti. Tēt jāgaida, kamēr viņi atdzīvosies, jau sāk kustēties. Jā, tārpu spērku pie Zebramaster vairumā. Vairumā pērc. Vismaz nav problēma pirkt par tām mazām kastītēm, kad tu pērc tur nopērc 1, 2, tad atkal brauc uz Jelgavu, atkal pērc. Tad nopērc uzreiz vairumā, daudzumā un tad ir ilgam laikam pietiek. Jā. Šodien smalcināsim tārpus, visu darīsim, mēģināsim noķert to breksi. Šodien makšķerēšu uz Lorpijā. Viena pakaļ Lorpijā. Otra breksīti, protams, krikumiņi. Tam man bija iesāktas pakas, tas piebēru klāt. Jau ir kaut 2 kilogrami varbūt, pusotra. Bija iesākts mājās. Domāju, ko es uz tos papīrus līdz tas plēvis. Tad vienkārši paņemšu atkal pieaugšu svaigu klāt. Un tā lai ir. Tā kā mašķerēsim ļoti daudz. Strādāšu uz viena kāta. Vajadzēs ļoti daudz barības. Šodien doma ir noķert odu breksi. Lai uzstādītu jauno rekordu. Droši uzreiz bēršu klāt tārpus, kaut kādu daļu, lai ir kaut kādu daļu smalcināšu, kukurūzu bērsim klāt, visu pārējo. Makšķerēsim uz fīderi Arizona kātiņu, savu mīļāko, ideālākais kāds, kas vien var būt. Labs. Un gruntenē man būs trabuko kātiņš. Visu informāciju jūs varat meklēt apakšā zem video un atstāšu linkus. Izmantojot kodu ARTIS pie Zebramaster, jūs saņemat 20% atlaidi, kas pērkot vairumā ir diezgan laba atlaide. Tā, mums vajag ūdentiņu. Tā kā jā, visa informācija zem video. Jau zandarts nolēca. Tā kā barība diezgan daudz prasa ūdeni. Diezgan būs jālej. Paskatīsimies, uz ko kolēģi ķers. Reinim būs kaut kāda. Nezinu. Reini, kur tu pirki barību? Liubērs topā? Jā. Liubērs topā? Jā, topā, bet tā lielajā veikalā. Kas nezināja, Liubērs tirgojās barība lielajā veikalā AIB. Un Rihards ķers uz? Rihards ķers uz Lorpijā. Un šitās. Jā, Rihards ķers uz Lorpijā. Nu, te varēsim salīdzināt, kam labāk ņems. To mēs redzēsim video gaitā. Labi, visu miksējam, visu pārēj daram. Izlai! To čurpā visu ūdeni var dot. Tev mitrumu vajag. Uzreiz veselu buņģiņu kukurūzu.
Iet iekšā. Reinim uzsmalcināsim. Kā smuki sablenderē. Smukais. Laba štēle. Bom, ko uzrāva. Aizgāja prom tik no makšķeres. Tur jau piecirties pats ar svaru. Sagaidīsim vēl vienu copi. Tur kaut kādas sīkās zivs, tā viņi tur rauhēs tām astītēm. Labi, kādu laiku nav bijis jau cope. Izvilksim ārā. Paskatīsimies, kas tur tā piemdarās. Tur pat zacepā ir ievilkts. Atgāja. Atgāja vai no āķi norāva. Viens no diviem. Kas tur galā man ir? Nenorāvāķi, izvilku koka gabalā ārā. Tādi koki apakšā. Mēs āķis tā iecēries. Jā, sliekt, protams, noēsta visa. Kukuņiem. Ir. Skrīderīti kaut kas ir. Maziņš. Kas tur ir? Mazīs plicēns. Jā, uz grunteni arī man izdevās izvilkt vienu asari. Atkal bija rāviens ritīgs. Un piecērt ir asarīts. Trešā zivtiņa man krastā. 2 plicēni un 1 asarīts. Bet uz naktiniekiem ir tā, ka diemetri visu laiku tik zvana. Ding, 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 ding. Reinis ņemās. Mums te gaļiņa cepjās. Ganēs tad mazā iepakojumā rauna 10 gabaliņi. Katram būs pa 3, vienam 4. Un uzminiet, kuram būs 4. Rihards iekārtojies. Mēs katrs makšķerējam savādākam barībām. Rihardam tad tumšāka, man gaišāka, Rēnim vispār melna. Divas sajautas. Un Rihards jau pielika klāt. Karameļu sīrupu kaut kādu breksim. Breksim karpai raudē. Nu tā mēs te tusējamies. Vakarā norims vējš. Tad jau būs labāk, bišku ērtāk makšķerēt. Cerams, izdosies, kad lielo breks arī noķert. Tas ir pirmā lielā zivtiņa laikam. Nu, tāds puskilo varbūt ir. Ja ne lielāks. Jau iedos uztveramo? Nē, nevajag. Likās lielāks no sākuma. Jāizvelk savs ārā. Un nost. Opā! Un tāds. Breksīts ir. Pirmais ir breksīts. Un nav? Nē, ir. Kaut kas patrinājot, kur ieskrējas sinds, nevar saprast. Vajag vairs nekrina. Laikam nav nekā. Nav nekā. Sliekas aiz tam astītēm rauj nost, un tas arī viss. Kāda copīte. Labs. Smuks pat. Arī puskilo varētu būt.
Nu tāds, no sākuma pretājās, bet nu, tagad tāds puskīlo tur nebūs, bet nu, tā feeder gumija īstenībā baigi daudz ko dod. No tāds 200 gramu, pat nav 200, kur tad 200? Tas pats ir nokrita. Tev nav, jā. Nu, vēlreiz uzrauj, kad cirtīšu tuļņā sīko asarīti. No. Feedere vēl ņem, zvaniņa ņem. Zvaniņa biežāk copis ir nekā feedere. Ir. Kaut kas ir. Jau palielāks. Pat smuks, es teiktu. Es domāju, ka tas ir asaris. Diezgan labs pēc izmēra, pēc sajūtām varētu būt. Kas tur ir? Asaris. Tur ir gliemežvā kāpse. Asaris. Es domāju, labs asaris būs. Pērle. Lielais okuņš. Tādu slieku loci iekšā. Jā. Es jau sadomājos te. Ka Rihards arī nopirka tādu pašu krēslu, kā man, tikai viņš paņēma savādāk galdiņu bez šitā, kā man tieši tāds pats kā krēsls. Tiešām labs krēsls, paši visādas pričendāļus var pielikt klāt. Tā kā man tur asarimi paksta visu laiku, te es mainīšu tagad stratēģiju, likšu dzīvo virsu, lai stāv. Tālu nemetīšu te patēm aiz niedrēm, uzreiz iemetīšu dzīvā, varbūt kāda mežene vai kas izšaus. Tagad man vajag atrast mazo makšķrīti, kur man viņi ir. Te man nav. Lapjo. Reka, mana mazā makšķrīte, 5,40 priekš dzīvajā. Mēs atķersim dzīvās, tad jau cerēsim uz to labāko, ka būs kāds zandarts. Vējš arī sāk pierimt, pulkstenis ir bišķi pār 4 vakarā. Te jau gaidīsim vakar copi pirmo. Mazās makšķrītes vienu balto. Salīdzināsim mūsu Lielupī ar Daugavu, cik ātrā laikā var noķert mazo ziltiņu. Ja es Daugavā stundas laikā varu noķert kaut kādu vienu vīķi, 2 uz šitās makšķrīs, tad lūk, pierādījums, ka Lielupē ir pilns ar mazajām. Āķi nemainīšu, neko nedarīšu, to pašu slieku āķi mazo, astāšu uz dzīvās. Es parasti duru mugurā šitā te viņu, tā lai galva skatās uz leju. Sistēma ir ļoti vienkārši. Tālu nemetam, metam te patām aiz niedrēm bišķi uz priekšu. Lai tur arī stāv. Kaut kādi 20 metri varbūt aizmetu. Viss, gaidīsim pirmo zandartu. Varbūt izdosies. Vienīgais, ka tas, ka te baigas saklēs ir. Vai zandars staigās tādā. Pierādījums mežene staigā. Te jau zandartiem arī jābūt pa lielam. Galvenais, es biju aizbrauc līdz Zebra Master, nopirku sev priekš dzīvās makšķeri. Paņem tur budžeta klases. Galvenais, domāju, kad nezināju, kurā vietā tikšu un atstāju mājās viņu. Bet nākamreiz noteikti ielikšu somā, lai stāv, jo meženes baigi traki lēkā te. Tā aizmaz iemestu vienu feederi un blakus uzpludiņu. Kas tev tur pa sistēmu? 2 āķi. Nu, met. Jā, jau. Nā, sūdiņi. Tev kaut ko tādu. Tāpat vēl vienu.
Ne? Nu, met pie krasta, nemet tālu. Man pārmeti. Ja? Vēl, nu nepārmeti. Labi, lai es tā neņem kāda tev paņems. Rītīgi labs paņēma. Beidzot ir breksis, ko var nosaukt pa breksi. O, kā smuki pumpē. Labs. Tas ir breksis, to es saprotu. Kā smuki sitās. Galvenais, lai neaiziet. Nu, bāz ūdentiņā. Tas ir labs. O, nāc arā. Ir pirmais krastā. Kilograms var... Jā, ir kilograms, noteikti būs kilograms. Smuks breksīts, sagaidīja beidzot. Nu tāds, uz robežas varētu būt ap kilo. Tāds smuks breksīts, sagaidīja. Uzliku ļoti daudz tārpus. Kaut kādas 7, 8 baltos. Nu, tad pie barības ir pienākuši. Āķi, starp citu, ļoti labi atskabargas. Nevar pat izraut ārā. Pēc tam liksim uzglabājumā tīkliņā visas zivis. Tad no rīta pirms braukšanas prom arī lielākos nomērīsim, nosvērsim. Nu, smuka zivs. Oh, labs. Nu, laikam otrs lielākais šodien. Smuks. Normāls. Nav maziņš. Boblā ideāls. Izmērīšu. Tāds kurkulīts. Varētu nosvērt. Saprast, cik tāds sver. Nu, es saku, kaut kādi 200 grami. Tuļņām paskatīsimies. Aizējam. Vienkārši pašam interesē. Ja tādi standartajā nāk ārā, šiten, nu, es saku 200. Kā jūs domājat? Es vienkārši gribēju palielīties, man ir jauni svari. Šitādi te. Tur nevar redzēt stiklā. Vajag izpūdas. No apanulītēm. Un cik tad tu esi? Lielais kurkuli. Jā. 300 grami. 290 tomēr. Man likās 200. Pakal diezgan smuks paņēma. Tāds labs. Copa bija laba. Man bija aizgājis uz labierīcībām. Skatos, jau feederi jau iekšā. Jau galā bija pats uzsēdies. O, jā, smuks. Kur mans uzturamais? Atšur draudziņi. O, labais. Labs puika. Smuks. Breksīts. Tie jau ir breksīši smuki. Nav tie maziņie vairāk. Ik pa brīdim tāds izšauj. Bet es tagad sāku likti 2 sliekas un kaut kāds 5-6 paltos. Un tad tādi kurkulīši sāk ņemti smuki. O, skaistuļi. Tie ir liela pēc brekši. Es zinu, ka šodien būs vēl lielāks. Jo, ja jau šodien ņem pa dienu smuki, sagaidīsim nakts copi un būs vēl lielāki. Kamēr copītis nav, pastāstīšu jaunumus tie, kas izmanto TikToku sadarbībā ar Zebra Masteri. Tā kā es bieži braukāju uz Daugavām pa visu Latviju apkārt balandos, tad izdomājām tādu maziņas konkursiņus taisīsim priekš TikToka. Tas būs tā, piemēram. Labi, šodien mums ir tā, kad mēs jau copējam. Man ir 2 šitādi te no Select māneklīši. Šitādi. Šodien es viņus paslēpšu te. Nolikšu tur zariņā. Tā, pakarināšu. Un aizbrauksim mājās projām.
Bet tas vairāk attiecās uz TikTok tieši. Un tad būs pēc tam vēlāk kaut kad, kad es atkal kaut kur braukšu, tad es kaut kādā pietrā paslēpšu, ielikšu mazu fragmentiņu ar apkārtējo skatu un parādīšu, ko es noslēpšu. Un tad varēsiet sekotāji, kas seko TikTokā, iet meklēt, kurš pirmais atradīs, tas varēs zem tā video ielikt bildi, ka ir atradis. Nu tāda doma. Redzēs, cik tālu aizies tas viss. Nu, bet principā jā. Nu, tagad vakarā pulkstenis ir bez 26. Vējš arī pierima. Vienīgais tas, kad uz dzīvo neņem. Uz slieku visu laiku kaut kas ņēma bakstīti asarīši, bet uz dzīvo vispār nekāda kustība, nekas nenotiek. Es domāju, uz dzīvo es turēšu līdz kādiem 10. Pēc 10 es likšu naktinieks, un tā ir astāšu visu nakti. Un tad no rīta atkal likšu uz dzīvo ar cerību uz Andratu kādu noķert. Pa nakti cerību noķert kādu samiņu vai zuti. Kā viņiem te jābūt. Nostāsti iet, kad kāds kaut kādu ik pa brīdim noķer. Tas ir breksis. Vispār neceļās. Noteikti lielākais. Tāpēc bija. No sākuma ņēma visu laiku sīkie. Tagad sīkie vispār pazuda. Tas nozīmē to, ka pie barības ir pienākuši lielie brekši. Šitais ir smūgs. Jūs sāniņi pat iet. Draugs nāc šur. Opā, ir. Labs breksīts, smuks breksīts. Tomēr lielopē viņi ir. Kā jau katru gadu pēc jāņem brekši. Lielopē savairojās, uzrodās. Opā, ir labs. Pirmīt bija uz zvaniņu copīt, uz dzīvo, bet pātri piecirt. Uzliku jaunu dzīvo, redzēs, būs vēl viens ņēmiens vai ne. Var redzēt dzīvais dzīvs, zvaniņš šūpinās bišku visu brīdim. Uz brekšiem ir tā, kad mazie pazuda. Vispār vairs mazo nav, un copis ir retas. Kopā man jau ir noķertas 16 zivtiņas. Rasariem un licēniem, beksēniem. Pulkstenis 7 vakarā. Cope pieklusa. Kaut kas tur pa brīdim kaut ko pakrābā. Izvāc ārā tārp vietā. Tagad laikam vajadzētu uztaisīt vakariņas mums. Uzcept gaļiņu. Tāds man stilīgs griliņš. Vienā pusē uzvārds. Un otrā pusē kanāla nosaukums. Saliekums tāds forši. Var ielikt mierīgi kastītē. Stāv, pārvietojamies. Forši, maz vietas aizņem. Jā, nu labi, paēdīsim vakariņas, tad jau cerams sāksies cope. Nu, mēģināsim kaut ko te kustēties visu laiku, kaut ko darīt. Pagaidām es kabinu visus vienos vārtos. Rēnim tikai asarīšņiem. Rihardam tur kaut kādi plicēni un kaut kas vēl tur. Nevar cept gaļu un makšķeri skatīties. Aizmirst mājās resti, vajadzēja improvizēt. Paņēma 2 iesmiņus un viņi var tagad tā ritināt. Mums pa šeieni. Nu, šitā. Te vakariņas top. Kas man tur feeder bija? Tāda copa ritīga bija. Jāiet pasēdēt blakus. Tad man gaļa cepjās. Viņa jau nepiedegs.
Sēdi blakus makšķerēt neņem. Tikko kaut kur aizēja projām, uzreiz spici lauž nost. Viss. Vai arī tas pats, kas ieslēdz kameru, mēģina nofilmēt copi, neņem. Tikko kameru izslēdz, uzreiz copi. Kaut kas tur tirina. Man liekas sīkais kaut kāds. Kaut kāda zivs pieķērās beidzot pa visiem gadiem, viņš saka. Pirmā riba. Cik iecīgā laikam. Palīdzēsim. Nu jā. Nu tāds. 800. Nekas iespējams. Nu, bezmaz pirmā ir. Apā. Nu, o. Breksīts ir? Ir. Viss notiek. Sāks ņemt tagad uz vakaru. Tikai man copa beidzās. Čau, Reini! Saules dūrien dabūja. Nē, bļaļ, mugura sāp. Reinim beidzot ir zivs. Liela? Ritīgi liela? Nevar pacelt? Tā palīdzēšu izvilkt. Prātīgi, lai neaiziet, Reini. Mierīgāk, mierīgāk. Tad tur ručka man tā spolē nolūdzi. Aizgāja. Aizgāja? Jā. Es teicu prātīgāk, Reini, tu tā kā pie bada. Ar visu āķi. Jā. Bet bija labs, viņš saka. Galvenais, pulkstens ir 8:22. Un es vēl šortiņos sēžu pie lielupes. Kaut kā neierasti. Odu nav. Jā, pulkstens 8:30 un odu nav. Vēja arī nav. It kā vajadzēja būt odiem. Pastāstīšu par termosilu. Tā. Ka man ir līdzi visi papīrīši vispārējais. Tā. Re, kur ir viņam šitie iet oriģinālie termosili, kas nāk komplektā ar gāzes baloniņiem. Šitās plāksnītes ir no AliExpress. Viņas ir viens vienā izmērā. Okay. Lieta tāda, ka šitām plāksnītēm iedarbība ir kaut kādas 2 stundas. Un pa lielam viņas ir pat vājākas pēc stipruma nekā tās oriģinālās. Viņš atbaida odus, bet viņam nav tāds efekts kā oriģinālajām plāksnītēm. Bet cena ziņā viņas ir 3-4 reizes lētāk pat no AliExpress var pasūtīt. Un gāzes baloniem arī. Šitais man ir ar noplēsto uzlīmi. Re, kur oriģināli iet viņām. Šitādas uzlīmes, tā ir oriģinālā. Šitā jau bišķi ir uztaisīta. Var redzēt, līmīta apkārt iet. Ar plaķeniem, kad izrauj ārā šito to vārstiņu, tur apakšā ir klapans. Samarez uz skrūvu ieskrūvējot, izraujot ārā klapanu, uz līmes uzsēdinot šito, var pildīt viņu ar šiltavu gāzes korķi. Var uzpildīt. Mierīgi. Un tāpēc tika nopirkt šitādas te. Biežāk jāmaina, bet kaut ko jau strādā. Šitās ir oriģinālas. Atplēsīšu, abas divas parādīšu jums. Šitā no AliExpress. Šitāda te. Kur ir termosila oriģinālā. Redziet. Kāpēc tāda atšķirība? Oriģinālā tumšāka krāsojums, šitā gaišāka. Un tā viņas lieluma ziņā ir identiski, vienādas. Identiski. Ieliksim jaunu plāksnīti. Liksim oriģinālo. No sākuma, lai viņa tur strādā. Viņa ir man pielaista. Šito mēs ieliksim pēc tam pa nakti. Cik labi, ka krēslam ir, kur nolikt. Lencīte. Ideāli. Vēl vienreiz bija Daugavā palicis pa nakti
biju atstājis telti vakarā vaļā. Man pieldoja pilns ar odiem. Un es ieliku teltī šito termosilu. Un pēc tam, kad gāju gulēt, bija aizmirst pavisam pa viņu. Es pamodos, no tā, ka ritīgs klepus bija. Un tad es sapratu, ka šitais bija pie vainas. Tad es attaisīju vaļā vārtus, abas malas izveidināju un gāju gulēt. Bet jā, tā kā telpā viņš diezgan indīgs ir sanāk. Jo klepus no viņa baigais bija pēc tam. Kaut kāda viņam tur ķīmija jau ir baigā. Man ir nav liela, bet nu vismaz. Kaut kādas 2 stundas vispār bija klusums. Mēs jau paēdām. Un tā sākās kaut kāda kustība. Tas nav pat breksis. Un viņš ir ierījis. Jāiet pakaļ. Tam, kā viņi sauc, aizmirsu. Mokāks. Jau bišku labāks breksīts. Te arī ilgi nebija copīts. To vieru noķēra tikai. Tagad ir tāds, zem kilo varbūt būs. Baigi sāk pretoties pie krasta. Nu, parādies, es tevi neredzu. Nu jā, tāds standartiņš. Oi. Nav. Ir ārā. Kūpiņam ideāls. Varētu jau bišķi lielāka, bet nu, kāds ir, tāds ir. Jāpriecājas par tādu pašu. Te kopsumā diezgan labi. Nomierināsies. Tāds. Kurkulīts. Breksēns. Nu, ir. Rēnim ir zivs. Man pirmīt fīderu gumijas mezglu nogrieza nost. Es maz pirmā zivs Rēnim. Pa 12 stundu copi. Tikšu vēl viņa krastā, ko tur paņemt? Nu, paskaties, normāls breksis. Smuks, kūpiņam aizies. Tagad esi laimīgs, Reini? Jā. Mālets apsveic tevi. Parādīšu kādu sistēmu, ja varēs redzēt. Man ir griezuls. Tad ir fīdergumija, un te tāds mezgls ir. Un pirmīt piecrt pie brekša, to mezglu nogrieza nost. Kaut kādā veidā, nezinu, mistiskā. Labi, tur arī fīdergumija bija 0,8 mm. Tagad uzliku milimetrīgo. Pulkstenis jau 11 un cope arī apstājās. Iemest uz naktiniekiem. Vispār nekas negrabina. Uz fīderi kaut mazas copīts ir, bet nu, zivis jau neesmu redzējis kaut kādas 3 stundas. Traki. Cerības bija lielāks, bet nu, izskatās, ka nekas nebūs baigi. Labi, gaidīsim. Varbūt kaut kas mainīsies. Sēžam pie ugunskura. Pulkstenis jau 1 naktī. Copas arī tā nav. Nesako. Mums ir 6 makšķeres iemests. Visas klusē. Vienkārši visas klusē. Baigi lielais mēnesis, tāds neierasts. Jā, klusums. Labi, gaidīsim rīta copi. Tā jau iespējams, ka būs. Jo vispārīgi. Visu upe apstāja. Pulkstenis 4 no rīta. Pa nakti kā gāja. Nu, slikti gāja. Man bija uz naktinieku viena labs piesitiens. Kaut ko bišku pavilku, bet aizgāja. Domāju, mazais samiņš bija. Tā ik pa brīdim kaut kas pazvanīja, bet nu nekā vispārīgi. Knapas copītis, kaut kādas sīkās ziltiņas. Tas arī viss. Bišku aizgāja pagulēja, tagad pamodos. Pulkstenis 4 no rīta. Sāksim lādēt fīderus. Sāksim lādēt iekšā priekš brekši, barosim, mēģināsim rīta breksi izcelt ārā.
Jā, bet baigi dīvainais klusums. Mums vajag noķert vīķi, lai uzliktos dzīvo. O, ir. Tas liekas vispār kā dzīves stāv, bet nav aiztiktas. Metam iekšā dzīvo. Varbūt kāds zandarts izšaus. Kur pat copi bija. Bet tur mazais galā kaut kāds. Copi bija labi. Šī rīta pirmā zivtiņa. Lobliņa. No rīta otrā zivs un laba. Smuki pretojās. Nu tāds. Nav baigi lielais nekas, bet nu lielākā šodien ir. Breksīts. Visi kā viens standartiņš. Aķis ir galīgi iekšā. Šitais ritīgs. Labs. Šitais ir labs breksis. Vispār labs. Lielākais būs. Vispār neceļās. Tas nav breksis, man tā liekas. Tas kaut kas cits ir. Nav karpa. Vai ir liels, ļoti liels breksis. Vispār nenāk augšā. Breksis. Nu, davai, nāc ārā. Opā, ir. Baigais žiparīgais, bet nu šitais ir pusotra stabils. Rīta cēliens breksītim. Pirsings izgāja cauri. Kā lai dabūn tagad? O, tā. Šitī tā labi. Ir. Bet, nu, breksis ir iespaidīgs. Lielākais. O, skaistos. Saulākts. Smuki. Migliņa vēl. Un kamēr saule tur lec augšā,
Uztaisīsim ātri pa Babītes ezeru konkursu. Uzvarētājs paziņosim. Tas turītī ieliksim 4 laimīgos. Pirmajā vietā, kas ir laimīgais, tas vinēja kātu. Pārējie 3 gabali pa 2 mānekļi pēc pašas izvēles. Tur jūs varēsiet vienoties ar Zebra Masteru vai nu zvanot, vai nu uzrakstot, vai nu braucot uz pašu veikalu, izvēlēties. Visi, kas vinēja, sazināties ar manīm Facebookā, TikTokā, Instagramā, kur jums ērtāk ir, kur jūs izmantojat. Tad mēs vienosimies pa balvām, kā var saņemt. Pa kātu ir tā, kad es gribētu, lai paši braucat pakaļ kātam. Man dzīvoņiem. Jā, pa kātu ir tā, kad gribētu, lai paši brauc pakaļ. Ja kaut kādā Jelgavas rajonā, Dobela, Jelgava, viss tas apgabals, tad es varu piegādāt. Bet tālāk kaut kā vienosimies, vai nu es pabraukšu pretī, jūs pabrauksiet pretī man. Tā, lai kaut kā sanāk pusceļš. Jā, visiem paldies, kas piedalījās konkursā. Tad jau tiekamies nākamajā konkursā, kaut kad uzrīkosim vēl vienu. Tas dzīvo bija copīte. Bet tas nevarēja būt zandarts. Zandartam jau vajadzēja zvaniņu raut pa gaisu. Viņš tikai pašūpināja tā tik. Viņai fīģeri pārmest. Bet jā, nu smuki. Migliņā, nezinu, kamerā var redzēt. Nevar. Ar telefonu smuki sanāk iefilmēt. Tur kaut kas liels ir. Bet kāds topa bija? Nav nemazām tik liels, no sākuma ritīgi pretojās, bet copa bija ritīga. Nē, normāls ir. Arī labs, liels samērā. Ir. Bet kas pat copi bija? Šitais ir lielākais šodien. Vispār ir lielākais. Es paskaties, ka viņš liels. No sākuma nelikās, ka liels būs. Porhai. Kritīgi labs. Aķi jāģubaņājā. Jau veidā. Divi, pēc 2. Varētu būt. Aķis nebūs ārā. Esmu atvainojies, ka es tev gurķi mutē ēdu, runāju. Nokodīsim labāk nosti viņam. Jā, copa arī bija baigā. Es tur, kamēr gurķi ēdu, spītītas tautā. Tirina visu laiku. Pirmīt viens atrāva pa zobiem. Kas tas ir? Tas ir asaris. O, lielākais asaris. Tas baltajie. Asari pamodušies. Beidzot Rihardam zivs arī. Labs, ja? Sākumā vienkārši liekas, ka tā barotava paceļās. Viņš no sākuma tur ritīgi pretojās, pēc tā viņš jau viss. Tā barotava nav izskalojusies. Arī liekas, ka... Normāls. Kūpiņam der. Šitais ir arī labs, pāri kilo noteikti. Pacelt. Labs šitais. Smuks. Nē, šitais smuks.
Nu, kūpiņam būs. Pamazām lasam. Tā vismaz izskatās, bet nevar saprast to reini. Šī kādri tin. Māziņš, ja? Man arī bija copa tikko. Un tāds 300 pār 400 gramu. Jā. Izvilksim ārā dzīvo. Viens rāviens bija. Dievs, ir dzīvais virsū. Laikam, kad ir. Uzliksim naktiniekus virsū. Vai asari vismaz paņem. Kaut kāds prieks būs. Nav nemazām dzīvais. Tad sanāk tā bija cope, jo nosita nost. Jāuztaisa brokasts. Jāuzcep desiņas. Maziņš rezumē. No rīta 4 kā pamodāmies. Tā praktiski uzreiz bija cope. Līdz kaut kādiem 6. Pus 7 varbūt. Tā pulkstenis ir 8 un apklusa. Vairs neņem. Kaut kas pa brīdim pabaksta to fīderi, bet tur šitie mazie laikam. Tā zivs nestāv uz vietas, viņi baigi migrē sanāk. Vai es viņu nemāku noturēt uz vietas. Ja viena liela izvelc, uzreiz viss. Coperi pazūd. Pēc tam mazie sāk ņemt. Vai nu viņi vienkārši nav lielā daudzumā šitien. Parētam kaut kur peld garām. Parādīšu mazu lifehacku ar šito. Viņam tāds netīrs apaudzes sakaltis iztur. Ieliekiet ūdenī viņu. Kādām 5-10 minūtēm. Apmēram kādas 5 minūtes pagājušas. Redziet. Tīrs. Tikai viņu viegli var rastāt tā upē. Bet, tīrs vismaz. Likās no sākuma, ka tur mazie visu laiku ņem. Tur ierādās lielais galā jau sēž. Bet negaidīju. Es domāju, vairāk nebūs. Bet izrādās ir. Ir, pumpē labi. Vispār nenāk augšā čalīts. Celies. Tur man tā liekas baigais ir. Nāc, tikai neaizēj. Celies augšā. Vispār negrib celties. Nevar forsēt, man tur 11 pavadiņa. Kas tur ir? Nevar saprast. Vai kaut kas vispār neceļās. Tas nav breksis. Breksim jau vajadzēja padoties. Zālēs. Zandarts? Paga neforsē. Tev dziļāk vajag iebāzt viņu. Kas tas ir? Kaut kas baigi lielais. Paga dziļāk gremdēja, Rika. Pašu, kas atčaka. O! Līnis! Jā. Mēģinu viņu ķert. Man viņš pie krasta. Reku, reku, tur viņš. Paga. Labi, mēģināšu. Es jau mēģinu. Zālēs nebūs. Ir. Fū, līnis smūgs paņēma. Es domāju, kāpēc neceļās augšā. Paskatieties, bonusiņš šodien.
Pa vidu lielupē galvenais. Nevis pie krasta, bet pa vidu lielupē. Smuks līnis. Redzēt? Skaists. Bonusiņš. O, to es saprotu. Cope. Baigi forsē. Tās paudiņas auklas. Āķis ir. Kur āķis ir? Āķis ir. Maliņā. Labi, to mēs pēc tam nomērīsim, nosversim, ka brauksim mājā. Parādīšu, kādu izmantoju pavadiņu auklu. 0,11 mm, iztur 1 kg. Tie ir 2,2 lb. Bet banu, baigā copa, kas tur ir? Kaut kāds sīkais tagad. Tā rāva. Paskaties uz pavadiņu, kura iztur kilogramu, izvilku noteikti kaut kādu 1,5 kilo breksi līni, kurš arī diezgan labi pretojās. Es, kad agrāk liku fīdergumiju, man fīdergumija bija parasti kaut kādi 10-15 cm. Es tagad sāku likt, man daudz zivis īstenībā gāja projām. Nu, tu piecērt, viņa uztaisot savu mutuli zivs un viņa aiziet projām. Tad es sāku izmantot fīdergumiju kaut kādu, man 30 cm, bišku pāri tagad ir uz acis tā sakot. Un ir tāda situācija, kad mazāk zivis aiziet. Jo garāka fīdergumija, jo mazāk zivis aiziet. No, barība izbeidzās, spaini izmazgāju, lēnām vāksimies nosti, metīsim mieru. Pulkstenis mums ir 9, kamēr novāksies, 9:30 kaut kur izbrauksim. Jo nosversim zivis, okaņam. Draudziņi. Tur jau galā laikam ir. Kaut kāds sīkais. Ir. Šitais ir vai nav? Ir. Tāda traka cope, kā tad ņemtu pār pa 2 kilo. Tāds te. Labi, šito arī visu beigsim. Salikšu makšķeres, tad nosvērsim zivtiņas. Saskatīsimies, cik mums ir. Es noķēru 34 pa vakardienu un šodienu. Mani var redzēt, ja? Nu ko, paskatīsimies, ko esam saķēruši. Dievs gan tur ir! Tur ir svariņš labs īstenībā. Paskatīt. Tur ir svariņš labs. Gāzīsim ārā. Pieķerts. Biški ir. Tā, jāstais bilde. Vēl šitā te. Nu ko, paskatīsimies tos lielākos. Tā. Šitais ir viens no lielākajiem, noteikti. Cik te viņš ir? Viņš būs 46 cm. Ieslēgsim svarus. Brilēm neko nevar redzēt. Cik te viņam svars. Tie svari te strādā. Šitā laikam. Tāpā. Kilo 400. Te jau līnis kaut kādi kilograms pāri būs. Kilo 100, bet līnis ļoti smuks. Tāds ritīgs. Tāds skaistulīts.
No, kaut kā tā. Kopsumā šitādi te breksēni. Nu, smuki. Lorpio barība. Visādi veidi man tur bija samiksēti. Nu, strādā barība. Smuki. Breksīši. Uz kūpiņu ideāli. Roka. Smuki, smuki. O, labs. Nu, varu teikt godīgi, šī nakts sopa izdevusies. Un, kur atstāja paslēptās mantiņas. TikTok sekotājiem. Ceru, ka patika garāks video nekā parasti. Tad jau tikamies, nezinu kur, gan jau izdomāsim. Lai visiem tā. Nu ko, laiks konkursam. 191 komentārs. Esam ielādējis visus komentārus. Tā, winner. Mums būs 4. Atceramies, tas, kas pirmajā būs, tas būs kātu. Pārējie vinnēs pa mānekļiem pēc pašu izvēles. Nu ko, sākam. Kur ielādējās jūs visi komentāri. Uz tiem komentāriem, kas vinnēja, es uzspiedīšu sirsniņas un uzrakstīšu komentāru, ka apsveicu. Ko sākam? Tā, LVC Open vilinēja mānekli, tas pazīstams ir. Pārējie nebūs pazīstami. Es pārbaudīšu, vai jūs esat piesakojuši manam kanālam. Un tad jau tiksimies nākošajā konkursā. Apsveicam laimīgos, malači!